Bet Daugavas otrā krastā pulcējas desmitiem motorolleru īpašnieki. Vespa ir senākais rolleru ražotājs, savu estētisko individualitāti un pievilcību saglabā jau 6. gadu desmitu. Neviens nekad nesaka tā, ka es sapņoju nopirkt, Honda motorolleru. Ja sapņo, tad sapņo nopirkt Vespu tieši. Cilvēks maida. Tas ir viss pozitīvs. Vespa vispār nozīmē lapsene. Un ja mēs skatāmies uz rollera formu, uz augšas, no augšas, tad principā tā ir lapsenes forma, kur ir galva, tad ir viduklis, kas ir tievāks, un uz aizmuguri vēderiņš lapsenē ir tāds atkal apaļāks. Vienīgais, ka rolleri nav strīpaini, bet to arī var atrisināt. Zili, zaļi, sarkani motorolleri šodien devās vienkāršā kopā būšanas un izklaides braucienā. Rolleru spietu mērķis nav cīnīties vai apliecināt savas tiesības pilsētas satiksmē. Kā mēs virzamies pa pilsētu, pa maršrutu, mēs aizņemam vienu joslu. Un tā nav sacensība, mēs braucam forši pieklājīgā formātā, netraucējot citiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Šo motorolleru dzimtene ir Itālija, un zinātāji stāsta, katram sevi cienošam itālim pieder Vespa. Madara Rudzītiņa, Graudiņš, Latvijas.